Labdien! Es jums pastāstīšu, kā platformā Uzdevumi LV veidot pašiem savu mācību stundu ar teoriju. Ieejot Uzdevumos LV, ir jādodas uz virtuālā skola. Un sadaļā Mani mācību priekšmeti jums būs iespēja veidot jaunu mācību priekšmetu. Tā kā man jau viņš ir izveidots, tad es izvēlos veidot jaunu mācību priekšmetu. Lai izveidotu jaunu mācību priekšmetu, ir jādefinē priekšmeta nosaukums. Mācību programmas nosaukums ir klase. Šeit mēs izvēlamies jebkuru, kas mums atbilst. Mācību tips. Un spiežam izveidot mācību priekšmetu. Mums rāda, ka mūsu mācību programma ir tukša, ir jāpievieno materiāli. Materiālus var pievienot izmantojot šos rīkus. Rīks pievienot materiālus ļauj pievienot uzdevumus no uzdevumu LV bāzes. Veidot jaunu tēmu, mēs ierakstam stundas nosaukumu. Piemēram, latviešu valoda. Šādi var arī veidot viena mācību priekšmeta ietvaros vairākus mācību priekšmetus, pievienojot jaunu tēmu un izveidot savu materiālu. Šī ir sadaļa, kurā tiek veidoti un pievienoti paši savi materiāli, un par šo sadaļu es arī mazliet vairāk pastāstīšu. Šī sadaļa, ar ko atšķirās no tā, kā veido pārbaudes darbus. Tikai ar sadaļu teorija, jo šī sadaļa ir tieši tāda pati, kā tad, ja veido pārbaudes darbus. Tāpēc spiežam teorija, un šeit var pievienot visu, kas ir attiecināms uz stundā mācāmo teoriju. Tāpat kā veidojot pārbaudes darbus, arī šeit var pievienot bildi, pievienot failu skolēniem, ievietot diagrammas, tabulas, pievienot video linku un noformēt tekstu. Es šeit vienkārši ierakstīšu burtu kombināciju. Arī šeit ir iespējas redzēt priekšskatījumu un turpināt. Materiāla nosaukums ir konkrētās tēmas nosaukums un spiežam turpināt. Mēs atgriežamies iepriekš redzētajā interfeisā un mēs redzam, ka mums piedāvā latviešu valodā veidot divas sadaļas – teoriju un uzdevumus. Ja mēs vēlamies izveidot teoriju, mēs spiežam uz teoriju un veidot materiālu. Ja uzdevumu, tad spiežam uz uzdevumu un veidot savu materiālu. Mēs pievienosim arī vienu uzdevumu, piemēram, testveida uzdevums. Izvēlamies atbilžu variantus. Un piespiežam turpināt. Šeit līdzīgi kā veidojot pārbaudes darbus, ir jādod nosaukums materiālam un jāieliek punkti. Mēs esam izveidojuši vienu teorijas daļu un vienu uzdevuma daļu. Ja mums šķiet, ka tas ir viss, mēs varam spiest turpināt un mums piedāvā publicēt vai nepublicēt šo darbu. Mēs piespiedīsim publicēt, tad var izvēlēties klasi, kuru šo stundu redzēs. Kas ir atšķirībā no pārbaudes darbiem, ka šo mācību priekšmetu var kopīgot ar citiem skolotājiem. Nosūtot šo
linku. Šo stundu var kopīgot un izmantot savā darbā. Es viņu šobrīd nesaglabāšu, bet parādīšu, kā izskatās jau gatavs darbs. To, ko vēlos piebilst, ja publicēšana notiek apmēram 10 minūšu laikā, un publicētais darbs bērni varēs atrast zem virtuālā skola manas skolotājas mācību priekšmeti. Un es jums parādīšu, kā izskatās jau gatavs izveidot darbs. Tātad var redzēt, ka šeit ir 2 mācību priekšmeti izveidoti vienā stundā. Teorijas ir 3 un vairāk uzdevumi. Tas, ko es vēlos papildināt, ir, ka visas teorijas zem vienas tēmas un visi uzdevumi būs tā kā sajaukti. Uzdevumi nebūs teorijas secībā, bet visas 3 teoriju uzdevumi būs vienkopus salikti. Līdz ar to ir jāizvērtē, varbūt ir katram uzdevumu blokam jāveido sava teorija, un tad šie uzdevumi nebūs savā starpā sajaukti. Visu izveidoto ir iespējams labot. Labošana notiek uzspiežot uz zobratiņa un piespiežot rediģēt. Un mēs nokļūstam izveidotajā uzdevumā. Tāpat ir iespējams, ja veidojot uzdevumu, viņš saglabājas zem teorijas, to ir ļoti vienkārši pārvietot uz pareizo vietu. Jā. Bērni pildot šos uzdevumus sastādītos, saņems tādus pašus punktus un tādus pašus punktus un šīs zvaigznītes, kā uzdevumi LV veidotajos uzdevumos. Atšķirība ir tāda, ka šobrīd uzdevumos LV pašu veidotajos stundās vai mācību priekšmetos nav iespēja pievienot atbildes, kā ir pareizs risinājums, kā tas ir virtuālās skolas sagatavotajās stundās. Paldies par uzmanību!